Jāni, kas cilvēkiem būtu jāmaina savā dzīvesveidā, lai viņu dzīve uzlabotos? Vispirms ir vajadzīgas zināšanas par to, kā tad būtu pareizi dzīvot. Jo, ja cilvēks nezin, kā ir pareizi, tad jau viņš nevar neko mainīt. Cenšas gan cilvēki kaut ko mainīt, viņiem nav labi un viņi kaut ko maina. Bet bieži vien viņi saprot, ka šīs izmaiņas tomēr viņiem atkal nesniedz laimes sajūtu, atkal nav kaut kas labi. Tātad viss pamatā ir zināšanas. Nevis vienkārši ziņas, bet zināšanas, ar ko atšķirās ziņas no zināšanām. Ziņas var būt arī maldinošas, kas cilvēku ved uz nepareizām izmaiņām viņa dzīvē. Bet zināšanas ir vienmēr pamatotas ar pierādījumiem, ka tas ir labākais dzīvesveids. Ja? Un kā iegūt šādas zināšanas? Būtībā jau šīs zināšanas ir katrā no mums. Te atkal ir jārunā par psiholoģiju, par to, ka šīs zināšanas ir mūsu dvēselēs. Bet cilvēks ir šobrīd tā saprogrammēts, ka viņš jau vairs dvēseles balstā īsti nedzird šos ieteikumus. Un tad ir vajadzīgi kaut kādi avoti, kas dod šo ierosmi cilvēkam, padomāt, ka var dzīvot arī savādāk. Tas ir bieži vien kāds cilvēks, kas iesaka, ka vajag dzīvot tā un tā, un viņš varbūt ne tikai iesaka, ja viņš pats tā nedzīvo, tad, ko tad tu te runā, ka tā ir pareizi, ko tad tu pats nedzīvo pareizi, ja? Bet vislabākais ir personīgais piemērs, un tad papētot šo personīgo piemēru, var iegūt atbilstošu pieredzi. Pieredze, atrodoties pie tā, kas tā dzīvo, var redzēt, kāds ir šis dzīvesveids, un vai mums viņš patīk, vai mums viņš nepatīk. Un viens no šādiem cilvēkiem, kas šo pieredzi lieliski nodot lielām tautas masām, ir viena sieviete, kas dzīvo Sibīrijas taigā un sauc viņu par Anastasiju. Viņai pat laikam nav uzvārda, tas ir interesanti. Viņa ir atrausies no civilizācijas, dzīvo taigā tikai ar savu ģimeni. Un viņas dzīves stāsts ir aprakstīts Vladimira Megrē grāmatu sērijā Krievijas skanošie ciedri. Es gan iesaku šīs grāmatas lasīt krieviski, Zviņašķī Kedrasī, jo latviski nav iespējams pārtulkot šīs grāmatas precīzi, jo grāmatās teksts ir būtībā kā tādas programmas, kuras sāk darbināt cilvēku, kad cilvēks izlasa šīs grāmatas, sāk darbināt pareizā virzienā dzīvē tālāk darboties. Un tad es šīs grāmatās guvu apstiprinājumu, ka es nekļūdos, ka es pareizi domāju, un tad es jau drošāk gāju pa dzīvi tanī savu domu virzienā. Un man, protams, ļoti gribējās satikt rakstnieku. Anastasijas satikšana man likās pilnīgi kaut kas nereāls. Man likās arī rakstnieku pilnīgi neiespējams satikt. Es sapratu, ka viņš ir ļoti pieprasīts, piekļuva viņam droši vien ļoti ierobežota. Bet izrādās, ka tomēr tas, ka cilvēka vēlmes īstenojas, ka domas var īstenoties, piepildās bieži vien ļoti ātri, ja tā vēlme ir tāda laba, detalizēta, izstrādāta, ļoti spēcīga. Un man izdevās ne tikai satikt šo rakstnieku, man izdevās arī viņu uzaicināt uz Rīgu. Un es kopā ar saviem biedriem norganizējām viņu uzstāšanās, 3 uzstāšanās Rīgas Kongresu namā. Izdevās pat piepildīt zāli pilnu ar interesantiem. Un tas, kā viņa dzīvo, it kā iekļaujās dabā, daba viņu baro. Daba, tātad augi viņu baro, dzīvnieki baro, vāverītes viņai riekstus nes. Un viss šis dzīvesveids, šis domāšanas veids būtībā atklāja to, kā vajadzētu cilvēkiem dzīvot dabā. Iekļauties 100% dabā un ka viss dabā būtībā ir pakārtot cilvēka vajadzībām. Bet šobrīd iznāk tā, ka Dievs visu ir radījis priekš dzīvniekiem, neviens meža dzīvnieks ne ar laukus tur
nenovāc ražu, ražu varbūt novāc vāverītes, vēl kāds kaut ko krāja dobumos, bet katrā ziņā neko necep, nevāra mežā, un tikai cilvēks ir pārvērties par savu vēdera vergu. Un cik savas dzīves iznieko, lai sev pārtiku izaudzētu, sagatavotu un tā tālāk. Un tas palīdz saprast, ka kaut kas nav ritīgi ar cilvēka dzīvesveidu, ka kā Dievs ir cilvēku apdalījis un par visām dzīvām radībām parūpēs, visiem ir ko ēst, augiem ir ko ēst, dzīvniekiem savuļas ir ko ēst, un vienīgi cilvēkam nav devis ēst, bet licis pašam ēdamo gatavot. Bet izlasot viņas dzīves šo stāstu, redzēt, ka ja cilvēks pareizi atgriežās dabā, tad daba viņu pabaros. Un tāpēc, protams, es arī pats gribēju to tā pamēģināt, kā tas ir. Un tas ir apbrīnojami, ka tu ieej dabā ar tādām labām vēlmēm, kā daba sāk pati audzēt daudz ko cilvēkam vajadzīgu. Un tā lauku sētā, tur, kur es varbūt tā diezgan rupi ar buldozeru esmu padarbojies, varbūt kaut ko dīķus rokot un zemi līdzinot, tur sāk augt tādi augi, ka es bieži domāju, bet kas viņus tur sastādīja? Dažādas ogas sāk augt, tavenes, zemenes, mellenes, un mellenes gan vairāk mežiņā dzīvojās, bet ir tādas, kas tur, kur vēl nesen zemi sādīta, un visādi ārstnieciskie augi sāk augt, un mārutki sāk augt, un tikko vēl bija smilts sārdīta zeme, un skaties jau pēc gada tur ir tādas vērtības augušas, kas ir reāli ēdamas. Nevar uzreiz noēst, izkaltē var būt, vai vienkārši novāc, paturi pagrabā. Kā dabā viss pats aug, un daba pati pierāda, ka viņi te var nodrošināt ar visu un piegādāt visu. Un tāpēc pareizākais cilvēka dzīvesveids ir tomēr dzīvot dabā. Ne gluži mežā un alās, jo, protams, ka mēs tā šobrīd nevaram, bet būt pieticīgākiem, netērēt laiku uz milzīgu villu celšanu, bet normālu ģimenes mājiņu, kur nav milzīgas platības, kur nav vajadzīga mājasemniece, bet var ieguldot maz laika visu pašu sakopt un vairāk domāt, kā dzīvot tā, lai pašiem nav jāaudzē, bet radīt vidi, kur daba visu izaudzēs un cilvēks var tikai ejot pa šo dabu, paņemt to, ko viņam vajag un apēst, jo tāpat Anastāsija saka, ka ēst vajag tāpat kā elpot. Un elpojam jau mēs tik daudz un tik intensīvi, cik mums katrā brīdī vajag skābekli. Ja mēs skrienam un enerģijas patēriņi ļoti lieli, mēs elpojam intensīvāk. Ja mēs guļam, mēs elpojam ļoti minimāli, jo enerģija tiek maz patērēta. Un ēst vajag tāpat kā elpot nozīmē, ka nevajag nekādus krājumus, jo mēs jau nenēsājam skābekļa balonu sev līdzi un elpojam no balona. Viņš mums ir riņķī, un ka tāpat ir jābūt savā dzīvesvietā, un kur tu ej, kad vienkārši tu jūti vajadzību pēc enerģijas pārtikas veidā, tu vienkārši norāji, pārvietojoties pa savu zemes gabalu, tomātu, gurķīti, zemenīti vai vēl kaut ko, un apēd. Un ziemā, cik mēs dzīvojam tādos klimatiskos apstākļos, protams, var iekārtot pagrabiņu, kur to, ko daba ir saražojusi, var uzkrāt ziemai krājumus. Un, protams, ka dzīvot tā, kā viņa tur dzīvo, viņa ir mazliet spiesta tā dzīvot, tā ģimene atsevišķi, tomēr pareizi ir dzīvot cilvēkiem kopienās. Ar domu biedriem noteikti, jo nevar veidot kopienas tikai no cilvēkiem, kas grib dzīvot laukos. Katrai ģimenei vajadzētu kādu hektāru, jo ar 1 hektārs spēj nodrošināt ģimenes vajadzības. Kādu 4 cilvēku ģimenes vajadzības. Ja ir lielāka ģimene, tad vajag vēl bišķiņu vairāk zemi. Un arī Anastāsija saka, ka, lai šī dzīve kopienās, sākumā visiem ir kopīga ideja, bet ka vēlāk, kad sapulcēs šie domu biedri, ka jādzīvo kopienā, ka vajag sadalīties domu biedru grupās. Lai katram ir tāds pats kaimiņš, kāds ir viņš pats.
Jo mēs zinām, ka kaimiņi mums var būt dažādi. Tie var būt dzīvokļa kaimiņi, tie var būt kaimiņi, kuriem ir blakus māja, ja tie ir ciemati, un tagad mājas diezgan blīvi tiek celts, un tad ir kaimiņi, ar kuriem ir fantastiski labas attiecības, un ir tādi, kuri vienkārši neļauj normāli dzīvot. Katru dienu gandrīz rada kaut kādas grūtības sadzīvē. Nu, lūk, tā tad svarīgi ir atrast tādus kaimiņus, ar kur šī dzīve ir ļoti patīkama. Un gribās viņus redzēt katru dienu nākam, nevis ejam projām. Un tāpēc šī dzīve kopienās ir vispareizākā, jo dzīve kopienās, tātad garīgi radniecīgu cilvēku kopienās, viņa ir arī daudz lētāka. Jo, ko nozīmē kopiena? Kopiena nozīmē to, ka tur ir daudz kas kopīgs, tā skaitā arī ražošanas līdzekļi. Nav katram savs zāles pļāvējs jāpērk, nav katram savs dārza traktoriņš jāpērk, nav katram savs instrumentārijs jāpērk, kas ir vajadzīgi visādi tur koka apstrādes instrumenti, metāla apstrādes instrumenti. Kopiena var iekārtot kopīgas darbnīcas, teiksim, kopīgu autoservisu un koka apstrādes, metāla apstrādes darbnīcas, kur kāds kopienas cilvēks var iet un darīt to, ko viņam gribās, to, ko vajag viņa personīgajam zemes gabalam vai viņa mājai izgatavot, ja paņemt kopējā instrumentu noliktavā instrumentus, kādus viņam vajag. Un vēl viens apstākļus svarīgs, kāpēc jādzīvo kopienās, nevis viensētās. Viensētās dzīvojušie cilvēki sāk degradēties, jo viņi tur, var teikt, tā vārās savā sulā ģimene, un viņa ģimene neienāk nekas īpaši jauns. Un ja mēs tos jaunumus smeļamies tikai no interneta, tad tur tādu īpašu vērtību, nu nevar teikt, ka nav vispār, tur ir visādas vērtības, ja, bet katrā ziņā mēs nevienmēr izdaram pareizo izvēli un bieži vien tur saprogrammējam sevi visādus informatīvus mēslus. Lūk, bet ja pareizi tiek komplektēta kopiena, kur nav nekādi liekuļi, laika zagļi, bet ir tādi ļoti konstruktīvi domājuši, konstruktīvi strādājuši cilvēki, tad ir ļoti patīkami dzīvot tādā vidē un baudīt dzīvi ar šādiem cilvēkiem, un šie cilvēki arī veicina viens otru izaugsmi. Un tāpēc labākais dzīvesveids tomēr ir ciematu veidošana, iepriekš veidojot dombiedru grupas. Nevis tā kā ir vietām, kur ir kāds būvniecējs uzbūvējis ciematu un pārdod mājas, un tad cilvēki izpērk mājas, bet tad īsti mājās nesapulcējās dombiedri. Un arī parasti tur nav pietiekoši zemes, lai nodrošinātu visu pārtikai vajadzīgo. Tāpēc tai pieeja ciematu veidošanā ir jābūt savādāk. Vispirms dombiedru grupa, tad zeme, tad darbi šajā zemes gabalā, kur darbos vēl labāk cilvēks var iepazīt, vēl izkristalizējās labāk, kurš ir dombiedrs, kurš nav dombiedrs. Un tikai tad, kad tās kopējās vajadzības šī zemes gabalā ir apmierinātas, tad var sākt individuāli kaut ko būvēties, jo tad ir skaidrs, ka tie visi cilvēki dertai sadzīvīt arī ciematā. Tā kā, es noteikti iesaku pirms mēģināt īstenot šādu jaunu dzīvi, izlasīt šo grāmatu sēriju oriģinālu valodā, Ziņašī Kedarisī, jo tas parāda to ceļu, tos pamatus, uz kuriem ir jāveido šī jaunā dzīve. Tur nav viss detalizēti uzrakstīts, par detaļām jāpadomā pašiem ir, bet tur ir ļoti labi ielikti pamati, pareizi veidot cilvēku izpratni par to, kā cilvēkiem jādzīvo, lai viņi būtu laimīgi. Un es to arī praktizēju jau kādu laiku, un es pārliecinājies, ka teorētiski to, ko es biju sapratis, ka tas ir labākais dzīvesveids, es to tagad saņemu savās izjūtās, ikdienā, arī dzīvojot jau tā, kā es to biju izdomājis, kā arī jādzīvo. Man, lasot tās grāmatas, es izdarīju secinājumus, ka viņi ir tiešām lielisks piemērs, kāds var būt cilvēks, ja sadarbojas ar savu dvēseli. Tāpēc arī man ļoti patīk šīs grāmatas. Paldies, Jāni, tev par sarunu un tiekamies citreiz. Visu labu!